Tātad radīšanas stāstā 1. Mūzes 1. nodaļa redzam, ka zeme bija sajaukta kopā ar debesīm un ūdeni kopā vienā mutulī. Un pirmais, ko Dievs izlem, atdalīt ūdeni no debesu atmosfēras. Tātad Dievs rada gaisu, ko dzīves būtnes varēs elpot. Un mēs zinām, ka gaiss ir pats nepieciešamākais, lai dzīvība pastāvētu. Katrai dzīvai būtnei ir nepārtraukti jāelpo, lai tā varētu eksistēt. Mūsu elpošana notiek kaut kā automātiski. Mēs taču nepārtraukti nedomājam par katru savu elpas vilcienu, bet tomēr nepārtraukti elpojam. Gaiss sastāv no slāpekļa, skābekļa, oglekļa un dažādām citām gāzēm, un tas ir precīzi tādā sastāvā, tādās proporcijās, lai mēs brīvi elpotu un nesmak nost. Mēs automātiski elpojam šo gaisu, nemaz daudz nedomājot, ka mūsu radītājs ir pastāvīgi nomodā, lai šo gaisu uzturētu mums nepieciešamajās proporcijās. Tas, kas mums liekas pats par sevi saprotams, mūsu radītājam gan neliekas pats par sevi saprotams. Un vai mēs savam radītājam pietiekam pateicamies par šīm rūpēm? Un tad ir vēl kāda lieta. Lai cilvēks būtu īsti laimīgs, nepietiek viņam tikai ar fiziskā gaisa elpošanu. Fiziskajam gaisam ir arī garīgi simboliska nozīme. Un mēs zinām, ka garīgi to sauc par garīgas sadraudzības attiecībām ar savu radītāju. Cik stiprām un nopietnām šīm attiecībām ir jābūt? Tikpat nopietnām un nepārtrauktām, kā mēs fiziski elpojam. Bībelē teikts, esiet pastāvīgi lūgšanās. Tātad ciešas attiecības bija pirmajiem cilvēkiem ar savu radītāju, bet grēks ienes dziļu atšķirtību. Mēs, diemžēl, automātiski mūkam no šīm attiecībām, bet mums ir viss iespējas šo automātiku pārkonstruēt. Tas ir censties pēc tādas sadraudzības ar Dieva radītāju, lai mēs automātiski pēc viņa tiektos. Tā kā ķēniņš Dāvids reiz teica, ja tu, Dievs, esi ar manīm, man tad nevajag ne zemi, ne debesi. Viņam bija šīs attiecības pārkonstruētas. Daudz cilvēki jau uzreiz nekādu atbildi nesadzird no Dieva, pārtrauc Dievu meklēt. Pārtrauc viņu lūgt, bet Bībelē teikts, jūs mani atradīsiet, ja no visas sirds mani meklēsiet. Tas nozīmē pastāvīgi, neatlaidīgi meklēt pēc Dieva prāta un it visā paklausīt viņam. Jēzus, Dieva dēls, staigājot uz šīs zemes, savus mācekļus aicināja sekot viņam, nevis viņš sekoja mācekļiem. Šīs attiecības var būt tikai uz paklausību Dievam. Gan fiziskai, gan garīgai elpošanai ir jābūt nepārtrauktām un automātiskām. Tādām tām jābūt mūsu dzīvēs, un tad tā ir tikai īstā dzīves jēga. Un tas ir visa sākums un pamats. Un tāpēc jau radīšanas stāsts sākās ar gaisu. Un to tad mums arī visu māca šī radīšanas stāsta 2. diena. Šis gaiss, ko elpoju,
Šis gaiss, ko elpoju, ir svētums tavs, manī kosmīt. Šī maize dienišķā, šī maize dienišķā, ir katrs vārds, ko teicis man, pēc tevis ilgojos bez tevis, būtu pazudis es. Šis gaiss, ko elpoju, šis gaiss, ko elpoju, ir svētums tavs, manī kosmīt. Šī maize dienišķā, šī maize dienišķā, ir katrs vārds, ko teicis man, pēc tevis ilgojos es, bez tevis, būtu pazudis es, bez tevis ilgojos bez tevis, būtu pazudis es, būtu pazudis es, būtu pazudis es, būtu pazudis es, šis gaiss, ko elpoju, šis gaiss, ko elpoju, šis gaiss ir svētums tavs, tava godība, tavs